21. gadsimta epidēmija ir stress. Stress nav vienkārši slikta diena darbā. Tas nav tikai pārgrums vai trauksmē pirms eksāmena. Stress, tas ir globāls pasaules drauds. Stress izmaina visu – sirdi, hormonus, imunitāti un galvenais – smadzeņu darbību. Pasaules veselības organizācija to sauc par 21. gadsimta epidēmiju. Un tas nav pārspīlējums. Tālāk būs vēl trakāk. Stress izmaina visu mūsu dzīvē. No smadzeņu darbības līdz šūnu DNS. Kad dzīvojam kroniskā stresā, mūsu ķermenis nepārtraukti domā, kas notiek un uztver ārkārtas situāciju. Hormoni, kortizols un adrenalīns plūst cauri asinīm kā Indes upe. Sirds pukst ātrāk, muskuļi saraujas, imunitāte sabruk. Es kā fibromialģijas paciente jau 8 gadus. Stress, tā ir mana tēma, kura iet visu laiku man līdzi. Un tas ir mans tuvākais ienaidnieks. Neviens fibromialģijas cilvēks nedrīkst stresot, bet ir viens paradoks, ko es izstāstīšu nākošajā video. Aicinu lietas labāk kaut ko darīt. Man ir gatavs risinājums, vesela mēneša programma, ar kuru es pati sāku. Komentārā tikai 2 burtiņas – go. Var arī go. Un tad jau es arī sapratīšu, kad vēlies iziet šo programmu. Vienkārša, ērta, bez pārspīlējuma, vienkārši iedot savai smadzeņu darbībai un savam organismam nelielu startiņu uz labāku pašsajūtu.